Runājam par 18,000 eiro. 18,000 eiro par katru vēja turbīnu. Tas vispirms ir valsts skandāls, es teiktu patiesa valsts skandāls pat visas Eiropas mērogā. Viņiem visur ir nekrozes, asins plūst no visām malām, iekšas un tā tālāk un tā joprojām. Tas nāk pa acīm, tas nāk pa ausīm, tas ir šausmīgs skats. Viņiem atņem ganāmpulkus, ģimenes dzīvi, atņem visu naudu, un tad atlikušie vai nu nodzeres vai pakaras. Būsim atklāti, ir cilvēki, kas tiek pilnībā sagrauti. Govis Mīra un Mīrevičs filmēja video, rādīja teļus, kas burtiski sprāga raudošu vecmāmiņu, tas viss ir vienkārši briesmīgi. Un beigās viņi paliek mājā bez nekā. Bez palīdzības, bez nekā. Būvēja kundze un Potirona kungs viņi. Un tas ir skandāls. Kādu dienu es par to uzrakstīšu grāmatu. Taisnīgums, bet vai mūsu valstī vispār var runāt par taisnīgumu? Korupcija. Ja ir kāds vārds, kas viens pats raksturo vēja enerģijas skandālu, tad tas ir šis. Politiskā, ekonomiskā, veselības un finanšu korupcija. 12 gadus pēc mūsu pirmās izmeklēšanas publicēšanas, kas tika skatīta 1,2 miljonus reižu, izmeklēšanas internetā, kas vēlāk tika cenzēta un izdzēsta tās panākumu un atklātā dēļ, skandāli ir savairojušies visur. Politiķu, mēru, deputātu un senatoru klusēšana ir absolūti biedējoša. Es tikko intervēju Ediju Pižalonu. Viņš jau 20 gadus strādā vēja enerģijas jomā. Ieklausieties viņa liecībā un dalieties ar to. Edija Pižalona, liels paldies, ka pieņemāt mani. Laika gaitā, pateicoties savai pieredzei, jūs esat kļuvis par sava veida speciālistu jautājumos par vēja enerģiju. Nesen kādā intervijā jūs man teicāt, ka katru dienu saņemat lietas, kas izriet no tās drāmas, kas notiek ap vēja turbīnām. Jā, šī tēma pēdējos gados ir kļuvusi ļoti aktuāla, īpaši attiecībās ar cilvēkiem, kas dzīvo vēja parku tuvumā, saistībā ar lopkopību un veselības problēmām. Un tā kā esmu diezgan atsaucīgs uz visām šīm problēmām, esmu izveidojis saikni ar visiem šiem cilvēkiem, kuri, diemžēl, šodien ir aizmirst gan no valdības, gan lauksaimnieku arotbiedrību, gan veselības aizsardzības puses, un kuri paliek vieni ar savām problēmām un ir spiesti vērsties vai nu pie tādām asociācijām kā FED, Ilgtspējīgas vides federācija, vai pie tādiem cilvēkiem kā es, kuriem šis jautājums rūp. Jūs sakat, ka lauka pasauli ir aizmirsusi zemniekus? Jā, aizmirst. Un pat vēl vairāk šī situācija man šķiet diezgan sašutuma radoša. Tas ir tāpēc, un to dažreiz var saprast, ka tad, kad viņi ir vai no kopā ar kaimiņiem, kuri arī ir lopkopji, bet nevēlas tādas pašas problēmas un kuriem ir bažas par savu saimniecību, viņi negrib, lai viņu pienu iepērk par zemāku cenu nekā pienāktos, tāpēc, ka rodas problēmas ar piena kvalitāti. Problēma ir tāda, ka šodien nonākam situācijā, gaisma viņa problēma priekšā ir kaut kas tāds, ko lopkopi nevēlas redzēt savu kolēģi dēļ. Tāpēc bieži vien pirmais, kuram rodas pirmās problēmas ar dzīvnieku mirstību, piena izslaukumu un kvalitātes kritumu, paliek viens. Un sāks murgains cikls, proti, kādā brīdī viņam vairs nav dzīvnieku, nav piena un viņa finanses iet uz leju. Un kad viņš norāda uz vēja parku problēmu un elektromagnētiskajiem laukiem, nav neviena, kas viņam palīdzētu. Un vēl ļaunāk, administrācija sāk viņu vainot, sakot, ka viņš ir slikts lopkopis, ka pie vainas varbūt ir barības kvalitāte vai tas, kā viņš saimnieko. Pēc tam viņu pārbāda, lai noskaidrotu, vai tā nav elektrības problēma viņa paša kūtī. Un viņam liek dārgi maksāt par visām šīm analīzēm, ja tās ir uz viņa rēķina. Un vēl veterinārārs sāk ciešāk pētīt to, kas notiek. Un tā nu viņš finansiāli cieši ne tikai lopkopības situācijas dēļ, bet arī administrācijas dēļ. Jūs teiktajā ļoti uzrunā tas, ka vēja parku drāmas pati sakne, ja tā drīkst teikt, atrodas pašos laukos, starp pašiem zemniekiem. Protams, jo, kad vēja parku uzstāda, bieži vien pat pats zemnieks to vēlas. Un viņš domā pirmā lieta. Pirms 15 vai 20 gadiem, kad parādījās pirmie vēja ģeneratori, teica, ka tas ir zaļi un tīri. Tās bija vides kvalitātes rādītājs. Tāpēc lopkopi bija piemēri, kas teica, labi, turklāt tas mums nesīs peļņu. Tolaik te nebija gluži graši, bet 3,500 eiro par ģeneratoru gadā. Šodien mēs runājam par 18,000 eiro. 18,000. 18,000 eiro par ģeneratoru. Jūs dzirdat cenu, ko var saņemt par zemnieku teritoriju uzpirkšanu.
Un tā lopkopis uzstādīja ģeneratoru, un kad parādījās pirmie simptomi, viņš jautāja, kāpēc, jo uzreiz neienāk prātā, ka tas varētu būt no vēja ģeneratoriem, elektromagnētiskajiem laukiem, elektrības un tā tālāk. Un tā šī parādība attīstās ļoti ātri, un tad jūs paliekat viens ar savām problēmām. Lauksaimnieku arotbiedrības lielākoties par to negrib dzirdēt, jo lielajiem graudu audzētājiem un citiem, kad runa ir par 18,000 eiro par ģeneratoru jūsu teritorijā, ir grūti pateikt savas arotbiedrības biedram, nē, tam būs jāpieliek punkts, jo tas nav tīri, un cilvēki aizjot pensijā domā, es redzu pat mežsaimnieku. Mežsaimniekam, kurš dodas pensijā, kad viņam meža vītā piedāvā, jūs paņemat koksni un tā vietā savā mežā uzstādat vēja ģeneratorus un jums dod 18,000 eiro gadā par katru. Kurš gan spēja atteikties, ja saņems tikai 800 eiro nožēlojumā lauksaimnieka pensijā? Tas uzrunā, vai ne? Tas uzrunā. Un tāpēc tieši šeit ir jāspēj iejaukties. Bet es arī saprotu, ka daži ļaujas šai milzīgajai summai, ko viņiem piedāvā zaļās enerģijas tirgotāji. Lūk. Tas ir pirmais skandāls teiktu, bet aiz tā slēpjas vēl vesela virkne. Tā ir katastrofa. Pirmkārt, tas ir valsts mēroga skandāls. Es saku īsti valsts skandāls pat Eiropas mērogu šodien. Jo ne tikai es, kad devos skatīties no dienas dienā, audzētāji man zvanīja, klausties, Spiželona kungs, es jums garantēju, zaudēju savus govis, teļi dzimst kropli, man vairs nav piena to pērk, jo tas ir neticami, ko es gribu teikt. Tas mazumiņš piena, kas viņiem palicis un šūnu skaits pieaug, jo govis nejūtas labi. Tā klājas slikti, tāpēc šūnu skaits ir pārāk augsts, tāpēc pircēji to iepērk par zemu cenu. Pat prefekti dažreiz dod norādījumus, lai viņu pienu tomēr pieņemtu, jo parasti tas ir nederīgs, lai neteiktu lejiet to bedrē. Tā ir tā pati problēma, šī sanitārā problēma jau ar dzīvniekiem un tā tālāk. Es teicu, labi, es braukšu apskatīties, kas pie jums notiek. Un tā es dodos apskatīt tipisku piemēru. Man tas ir Nozei Atsiluārs Atlantijas departamentā, tas ir DJ Potīrons, Selīna Buvē, pirmie lauksaimnieki, pie kuriem es devos, lai redzētu, kas pie viņiem notiek, lai nedaudz saprastu. Un viņi man pastāstīja par savām problēmām, bet pēc tam, ziniet, šķiet, ka esi nonācis pie trakajiem. Ja viņi saka, suns ir miris, mēsla kaudz vairs nedarbojas, govis mēsli, jūs sev jautājat, kas tas par stāstu. Viņam nav labi. Nē, ka nedaudz paroks dziļāk, jūs pamanat, ka viņi rāda savus teļus slimus, kas mirst, kroplus, mirušas govis savos stendot. Un tad viņi jums stāsta par epilepsiju, bērni nejūtas labi, un pirmā lieta, ko es pie viņiem novēroju, bija viņu vide. Un piemēram, pie būvēkuņas es biju pārsteigts, jo skatījos uz viņas māju un traktoru, kas bija novietots tieši priekšā, un es redzēju putekļus uz traktora un tos pašus putekļus uz viņas mājas logiem, uz mūrīšiem. Un tā kādā brīdī es viņai jautāju, bet kundze, kopš kura laika jums ir šie putekļi? Kas tie par putekļiem? Viņa man saka, kopš šeit ir vēja parks. Tiešām? Un es teicu, bet tas tomēr ir, viņa man pat teica, man tas pats ir uz siena ķīpām, dārzā, uz kokiem un visur. Tas man nedaudz satrauc, es teicu, ka es sākšu uzdot jautājumus par šo stāstu, jo braucot atpakaļ un atgriežoties mājās, es pie sevis nodomāju, ka tie putekļi tomēr ir dīvaini, tas nav normāli. Tā. Tāpēc es pieņēmu lēmumu lūgt viņai paņemt paraugus mēģinējus un nodot tos analīzai. Tas man prasīs zinām laiku, starp citu, jo ar visas laboratorijas, kurām es lūdzu veikt analīzes, norādot, ko es vēlos, lai tur atrod, man teica, ka viņi to nedara vai nevēlas darīt. Savādi, bet lielākā daļa laboratoriju ir saistīts ar lielajiem Total, Elf un tā tālāk. Cilvēkiem, kuriem arī ir zinām teikšana vēja enerģētikā. Tāpēc es beigās meklēju kopā ar akadēmiķiem, pētniekiem, ar kuriem strādāju par citām tēmām, par putniem un tā tālāk, lai beidzot atrastu laboratoriju Francijā, kas būtu ar mieru. Kura beigās pieņēma jūsu pieprasījumu. Un tad tā sakritība tajā laikā, kad es biju kādas politiskas kustības prezidents, laboratorija atradās 500 metru attālumā no mūsu mītnes. Redziet, tas ir, es ticu dzīves grāmatai lapām, kas pāršķiras, bet šī lapa bija neticama, jo viņa atradās tepat blakus. Tāpēc es varēju viegli pateikt savam darbiniekam, nodot šai laboratorijai mēģenes. Un šīs mēģenes un analīzes atklāja, ka tās apstiprināja to, ko pirmās analīžu laboratorijas bija konstatējušas. Proti, toksikoloģijas laboratorija, kas šodien ir ļoti pazīstama, bija analizējusi cilvēku matus, tātad Potirona kunga, Būvē kundzes un arī govju spalves.
Tas nozīmē, ka viņi bija atklājuši, ka govis ir piesārņotas ar redzemju metāliem, un cilvēki arī. Tātad redzam metāli, neodījums, lantāns un tā tālāk un tā joprojām. Bet daudzumos, kas bija pārsteidzoši. Dažreiz anormāli klātesoši. Laika gaitā mēs pamanījām, ka dažiem citos sektoros tas bija 1000 reizes vairāk par normu. 1000 reizes vairāk. Tie ir milzīgi daudzumi. Un tieši tad, kad saņēmu rezultātu, es sev teicu, nu lūk, šie cilvēki, viņa dzīvnieki, es teikšu tādu vārdu, nevis ēda, bet recam metālus caurām dienām. Tāpēc tas man interesēja, un es meklēju, kāpēc. Uz viņu mājām, dārzeņiem un citur bija tik daudz redzam metāli. Un tiešām vēja parks bija vēja parks ar daudzām mašīnām, ko sauca par vestas. Kāds konkrēts vestas modelis, kas ir ļoti bagāts ar redzēm metāliem, tie ir elektromagnēti. Šīs milzīgās mašīnas ir pilnas ar visiem mums zināmajiem redzamiem metāliem. Un tāpēc es pieļauju, ka šo pastāvīgo magnētu nodilums, ko izplata mašīnu ventilācija, izplatās visapkārt. Tātad tā bija pirmā zīme, kuras dēļ es sev teicu, labi, šeit tiešām ir veselības problēma, jo var saskatīt korelāciju, un kāpēc redzamie metāli ir vai nav veselības problēma. Un veicot pētiņumus, es atradu vairākus pētniekus, kuri ir sagatavojuši ziņojumus par korelāciju starp redzamju metāliem un elektromagnētiskajiem laukiem, mikroviļņu efektu. Var saprast to, ka tad, kad jums ir elektromagnētiskie lauki un ārkārtīgi magnetizētas redzamju metāla nanodaļiņas, tās ir nanodaļiņas, kas zibenīgi reaģē uz enerģiju. Un tāpēc es pat redzēju, ka vēlāk šodien mums ir materiāli, kuru pētnieki mēģina strādāt pie vēža ārstēšanas ar gadolīna injekcijām, kam piemīt spēja vienlaikus veikt caur attēlu diagnostiku ļoti labi redzēt kancerogēno daļu, un tajā pašā laikā viņi pamanīja, ka ir efekti, kas varētu pēdiņās nosvilināt šūnas. Labi, es nezinu, bet tas, ko mēs redzam uz dzīvniekiem, ir tas, ka dzīvniekiem, kuri šodien ir piesārņoti ar redzamiem metāliem, ka teļi nomiest uz laukiem, kas ir ļoti elektrificēti, viņiem visās daļās, ka tos atver, ir nekrozes visur. Asins tek no visurienes, no iekšējiem orgāniem un tā tālāk. Tas nāk pa acīm, tas nāk pa ausīm. Tas ir briesmīgi redzēt, man ir baigi redzēt to stāvokli. Bet tomēr toksikoloģijas laboratorija izveidoja pētnieku grupu ar atzītiem profesoriem, lai netiktu noraidīti, un viņi ir izsludinājuši starptautisku trauksmi. Starptautiski, viņi šodien strādā Anglijā, lai netiktu piesardzības dēļ apklusināti, bet viņi arī pieturas pie principa, ka tiešām piesārņojums ar redzamiem elementiem elektromagnētisko lauku ietekmē ir kaut kas ļoti bīstams pat cilvēkiem. Govīm tas notiek ātrāk, jo tās nav izolētas no zemes, tās pastāvīgi saņem elektriskos lādiņus, un līdz ar to tas ietekmē viņu dzīvotspēju, vairošanos un tā tālāk. Es veicu šīs analīzes putekļiem ap vēja parku, man ir dati par daudzumiem, bet mani piesaistīja lieta, kas ir ļoti tuvu šim vēja parkam, mazāk nekā 10 km attālumā par bērnu saslimšanas perēkli, skolā, kur vairāk nekā 10 vai pat 20 bērni bija saslimuši ar leikēmiju, un daži no viņiem ir miruši. Vecāki pamazām uzzīnos par problēmu, apvienojās, jo pirmkārt jāsaprot, ka tad, kad bērns ir slims, nevis par to stāst un tā tālāk. Viņi izveidoja kolektīvu. Un pirmajā reizē, kad toksikoloģijas laboratorija veica analīzes, bērnu matos tika atrasti reta zemju elementi. Otrā analīze tos neuzrādīja. Bet tas man darīja uzmanīgu, jo šo bērnu skola atradās pie augstsprieguma līnijas. Es vienmēr atgriežos, ka Vadošā pavadiera. šajā gadījumā tiešām vadošā. Es pie sevis domāju, tas tomēr ir dīvaini. Bērni, kuriem ir leikēmija, kur atrodas netālu no šī vēja parka, un laboratorijas analīze, kas bērnu matos kādā brīdī arī atrod redzamju elementus. Tāpēc es palūdzu vienam no tuvējiem lopkopiem, vai viņš nevarētu kādu dienu paņemt putekļu paraugus tajā skolā. Un tā, tas nebija obligāti labākais laiks un tā tālāk. Bet tomēr viņš aizgāja pie skolas mūra, paņēma putekļus, un es liku slavenajai laboratorijai vēlreiz veikt analīzes.
Tātad mums ir nedaudz mazāk daudzumi nekā pie parka 3 km attālumā, bet tomēr 10 km attālumā ir korelācija ar neticamu redzamju elementu piesārņojuma līmeni. Tātad bērnu skolā spēlējas, tāpat kā vairums iedzīvotāju apkārtnē, uzņem redzami elementus, ko visticamāk izplata vēja turbīnas, jo tagad jautājums ir noskaidrot, vai tiešām tās ir vēja turbīnas, kas tos izplata, bet tam ir nepieciešama tiesa ekspertīze, lai paņemtu paraugus augšā. Bet vai jums pašam ir atbilde vai nav? Par to esmu pārliecināts. Jo nevar būt tā, ka reģionos, kur nav vēja turbīnu, ir tik maz redzami elementu, un pat, ja, diemžēl, es domāju, ka šodien tie būs visur, ņemot vērā visas vēja turbīnas Eiropā, vai ne? Es uzskatu, ka, ja mēs saņemam tūkstneša smiltis ar vēju, kāpēc mēs nesaņemtu redzami elementu nanodaļiņas no Spānijas vai Vācijas turbīnām, ko? Bet būtība ir tāda, ka man ir abas analīzes, skolas analīzes bija uzrādošas, skolas sienas ir pilnas ar redzamiem elementiem. Labi, un ko mēs varam apstiprināt, ir tas, ka zem augstsprieguma līnijas bērni bija pakļauti elektromagnētiskajiem laukiem. Valdība ir, mēs esam pievērsušies šim jautājumam, mums ir ANSS un tā tālāk. Viņi pat iecēla kādu, lai veiktu pētījumus. Mēs uzreiz meklējām vainu pesticīdos, problēmās, ko varētu tieši piedēvēt lauksaimniecības pasaulē. Bet nekad mums nav bijis attiecīgās personas, kas darītu to, ko daru es, proti analīzi, lai redzētu piesārņojumu ar redzami metāliem un pēc tam to sasaistītu ar augstsprieguma līniju. Šodien runā, ka augstsprieguma līnija varbūt ir atslēgta, jo par šo tēmu valda klusēšanas zvērsts. Tāpēc mēs vazājām cilvēkus aiz deguna, vai tie būtu nabaga vecāki un viņu bērnu veselības problēmas, vai tie būtu lopkopi jau 20 gadus. Mēs viņus iemidzinām par visu. Mēs izveidojam pētnieku grupu, ko nosūta ministrijas, bet redziet, mēs sūtām ministriju pie lopkopiem, bet iesaistām lauksaimniecību, vidi, bet neiesaistām veselību. Tāpēc, kad cilvēki nāk izteikties un saka, jā, es esmu slims, saprotiet, es neguļu, un tu viņiem atbild, ah, jā, bet nē, kungs, mēs šeit esam dzīvnieku un vides dēļ, nevis jūsu dēļ. Kāpēc veselība netika iekļauta izmeklēšanā, ko vadīja ministrijas un valdība? Kad jums ir rīcības veids, ko es novēroju jau 20 gadus, kas ir radīts, lai visu noslēptu, proti nedrīkst nekādā gadījumā pieļaut, ka mēs atrodam saikni starp vēja parkiem, elektromagnētiskajiem laukiem, piesārņojumu, slimībām un mirstību. Un pastāvīgi prezentēt ļoti gludu projektu bez trūkumiem. Protams, Šķistam. tikai es jums teikšu, esmu vērsies visur, kur vien varēju. Man vēl ir palikusi viena vēstuļu kārta jaunieceltajiem ministrijās. Pat visi republikas prezidenti, visi premjerministri, pat tie pēdējie īslaicīgie, kas tur bija, Lemēra kungs, Beirūs kungs, nekādas atbildes. Jūs nesaņemat nekādu atbildi. Nekad. Ženēvjeva Darjaseka kundze, veselīgas ministre, kura pati ir ārste, jūs nesaņemat nekādu atbildi. Un es pat teiktu, ka es atradu vienīgo atbildi, no kuras negaidīju, ka tā būs diezgan pozitīva, un tā ir no Barbaras Pompili. Dīvainā kārtā tieši ekoloģi man deva, es gandrīz teiktu, motivāciju turpināt. Jo savos izteikumos jūs tos atradīsiet, viņi man sniedz detalizētu un diezgan solīdu atbildi. Es teiktu solīdu, bet pēc būtības viņi man saka, Ielona kungs, ražotāji apzinās redzemju metālu problēmu, un tāpēc viņi maina ražošanas modeli, vēja turbīnu izgatavošanas veidu. Un es jums teikšu, man tā ir debesu dāvana, jo es nepazīstu nevienu ražotāju, kuram ir mašīna, kas darbojās, teiksim, optimāli ar redzami metāliem, kuri it kā nerada nekādas problēmas, un kurš to aizstāt ar kaut ko tādu, kas darbojās sliktāk. Tas ir labi, ka savā ziņā, ja Pompili kundze ministre man saka, ka rūpnieki pilnībā apzinās problēmu un meklē citu ražošanas veidu. Tātad problēma pastāv. Tā ir atzīšana, ka problēma pastāv, protams. Tikai kārtējo reizi visi pētnieki un tā tālāk nekad neizceļ šo problēmu, tāpēc es centos būt pēc iespējas pragmatiskāks. Tāpēc es rakstīju visiem Eiropas komisāriem, veselības komisāram, es redzēju, kad ieraudzīju, ka Kyriakīda kungs, Eiropas veselības komisāre, grieķu onkologs, es nodomāju, tomēr ir cilvēki, kuri spēja interesēties par to, kā izvairīties no tā, ka cilvēki saslimst ar vēzi.
Es vērsos pie viņa, arī pie vidas speciālista. Man atbildēja galvenokārt par elektromagnētiskajiem laukiem, bla, 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 bla. Eiropa par to rūpējas, jums ir dokumenti, mēs veicam pētījumus, mums ir dati par dzīvniekiem un tā tālāk. Man nākas rakstīt vēlreiz, es saku, kungs, kundze, es jums rakstīju, manuprāt, franču valodā, viss ir pietiekami detalizēti izklāstīts. Es jums jautāju, vai jūs nevarētu uzsākt pētījumus zinātniskos darbus par piesārņojumu ar redzemju metāliem un elektromagnētisko lauku ietekmi? Paņemiet laboratorijas žurkas un viss, tas ir viegli paveicams darbs. Neatbildu. Tas dažreiz. Es domāju, ka viņa biroja vadītājs sniedz ļoti detalizētu atbildi par to, ko dara Eiropa, pievienojot saites un tam līdzīgi. Es jums to parādīšu, jūs redzēsiet. Mēs esam tikuši ļoti tālu pētījumos par elektromagnētisko lauku problēmu atzīšanu. Bet pagaidām man nav neviena dokumenta, nekādas atbildes, kurā būtu teikt, Pižola kungs, mēs to darīsim, jo viņi man saka, ka veic pētījums un tā tālāk, bet ne par šo konkrēto jautājumu. Atgriežoties pie Potirona lietas, ko jūs iepriekš pieminējāt, Elu Pižolā, ganāmpulki, dzīvnieki, ganāmpulki, kas pazūd, kas nobeidzās, vai tas notiek arvien biežāk? Ak, jā, man nav galvā precīzi skaitļi, bet valdība jāzina, ka lopkopiem novest līdz galējībā, jā? Es vairākus no viņiem atbalstu jau gadiem ilgi. Viņiem nekas daudz nav palicis. Viņiem atņem ganāmpulks, ģimenes dzīvi, atņem visu naudu, un pēc tam viņiem atliek vai nu nodzerties, vai pakārties. Jābūt ļoti skaidram. Ir cilvēki, kur tiek iedzīti pilnīgā postā. Un šie cilvēki ir vērsušies pie Makrona kunga. 2 vai 3 reizes lauksaimniecības izstādē, un tur gāja ļoti karsti. Un Makrona kungs stāv un šitā, bet jā, es jums teicu, ka viņos jāklausās, vajag tikai viņus uzaicināt uz ministriju, vajag tikai darīt. Viņi ir zaudējuši visu. Es atceros kādu lopkopi, šķiet no Majēnas, viņš zaudēja visu, viņš bija investējis, tas bija viņa sapnis būt par lopkopi. Tas ir viņa sapnis, viņam nācās ieguldīt visu, kas viņam bija, 500,000 eiro. Viņš bija iesaistījis savu ģimeni un visu pārējo, un pēkšņi govis sāka mirt vienu pēc otras. Viņš uzņēma video, kuros rādīja teļus, kas burtiski sprāga pušu raudošu vecmāmiņu. Es gribu teikt, tās ir šausmas. Un beigās viņi paliek mājā bez nekā, bez palīdzības, bez nekā. Buē kundze un Potirona kungs. Viņi ir, un tas ir skandāls. Ticiet man, kā dienas par to uzrakstīšu grāmatu. Taisnīgums, vai mūsu valstī vispār var runāt par to? Šiem cilvēkiem blakus uzstādīja vēja turbīnas, viņi zaudē ganāmpulkus un ģimenes dzīvi. Viņi ir slimi, viņam finansiāli tiek atņemts pilnīgi viss. Viņa nolīgst advokātu, kuru dažkārt iespējams ir nopirkuši rūpnieki, vai arī lieta vienkārši nevirzās uz priekšu. Viņi nolīgst otru, bet katru reizi tie ir 7,000, 8,000. Lietas velkas un pēc gadiem ilgas cīņas beidzot izdodas panākt tiesu ekspertīzi, lai tikai pārbaudītu infraskaņu. Tiesu eksperti saka, kundze, tas jums izmaksās 37,500 eiro. Ko lai cilvēki ņem tādu nāni? Un veselīgs pētījuma veikšanai vajag 4,000 eiro. Ir nepieciešams ārsta eksperts. Un lai veiktu pētījumu par šo ir 7,000 eiro. Bet kur jūs dabūsiet 80,000 eiro, lai vienkārši pierādītu savus zaudējumus? Kamēr rūpnieks pilda kabatas un pelna naudas nodokļu maksātāju rēķina, jo tās mašīnas vairāk vai mazāk griežas, bet jūs varat tās sarindot tik garā rindā, viņi nāk veikt ekspertīzes, mēs bremzējam vēja turbīnas, lai tās mieražotu. Nē, bet galu galā kādā brīdī ir jābeidz ņirgāties pēc cilvēku dzīvēm. Kā mēs varam izskaidrot, Tedī, šo situāciju, kas tomēr ir biedējoša? Es domāju, ka tur ir tik daudz naudas. Mēs esam pilnīgā vispārējā korupcijā. Jā, jo jūs sasaistāt divas lietas. Nauda, visiem sagroza galvu. Tur ir daudz naudas. Aiz vēja enerģijas ir milzīga malda. Un pēc skaniem cilvēki augstākajā valsts līmenī, ministrijās, kuri dažkārt tiek nopirkti, un tad valdība pieņem tie lēmumi, ka šī enerģija ir vajadzīga, lai nodrošinātu jauno elektrības ieviešanu, elektromobiļus, to un šito, tāpēc kādā brīdī jums ir ekoloģisks spiediens uz tīru enerģiju, nost ar kodola enerģiju, lai dzīvo vēja enerģija, un man tas tēls, kas ir prātā par enerģiju, ar ekoloģiju, tas ir prezidenta amata kandidāts, stāvot uz vēja turbīnām 10 km attālumā no cilvēkiem, kuri mirst, un sakot, skatieties, cik skaisti, govis tur lejā. Un šo kungu man gribējās nocelt no tās turbīnas un pateikt, nāc tagad, apskati mani un apskati šos cilvēkus blakus, tad redzēsi, vai tā vēja turbīna ir tīra. Tas ir vienkārši prātam neaptveram. Un mēs runājam par prezidenta amata kandidātu, kurš pārstāv lielas partijas, piemēram, Eiropas ekoloģijas zaļie. Tās nav nekas mazsvarīgs. Un bez tam mēs pamanām, ka Eiropas vēlēšana kandidāts ir neviens cits, ka Valorem vadītās Grandidie kungs.
Jā, Valorem vadītājs bija Eiropas vēlēšanu sarakstā. Kurš tad to finansē? Jo jūs zinat, ka politikā, kad esat sarakstā, varat izrakstīt lielu čeku, jūs vairs neierobežo maza summa. Nauda viss sabojā. Un tāpēc šiem cilvēkiem, šiem krietnajiem jaudiem, ļauj iznīkt viņu ganāmpulkiem, un viņus izplatina finansiāli un tiesiski. Man ir tādi, kuriem jau ir trešais advokāts. Šeit attiecībās Poteronu kungu mēs ceram, ka advokātam Laforgam arī izdosies tikt uz priekšu. Mēs strādājam pie lietām, kurās ir iesaistīts Enedis. Enedis, valsts nav tālu. Nu, Tātad jūs aizskarat nopietnas lietas. Iedomājieties, ja mēs uzliktu atbildību par bērnu onkoloģiskajām saslimšanām. Ko tas nozīmē? Jo mums runā par ekocīdu. Bet kur ir tie dzīvnieku aizstāvi, kad teļi cieš, kad lopi cieš? Neviena nav. Mēs cīnīsimies par Roni otrā planētas mala. Necīmamies tad tūkstošiem dzīvnieku, kas mirst mūsu saimniecībās šo mēslu dēļ. Tas ir diezgan dīvaini, vai ne? Edijs Pielons, vai mēs redzam, ka ceļojot pa visu Franciju, kā tas ir manā gadījumā gandrīz visu gadu, mēs redzam, ka vēja turbīnas vairojas visur. Jā. No Bretaņas līdz pat dienvidiem, līdz Francijas vidienei un austrumos mēs redzam, ka tās vairojas. Vai šī situācija, jūsuprāt, ir ļoti nopietna, jo tā jums šķiet neatgriezeniska? Bet tas ir katastrofāli, jo kur ir vēja turbīnas, tur ir elektrības kābeļi. Likums nosaka, ka jebkuram rūpniekam, kurš vēlas uzstādīt apstiprinātu vēja turbīnu, Enedis ir pienākums to pieslēgt. Tas astoņkājs būs visi. Kābeļi ir vairāk vai mazāk aprakti, vairāk vai mazāk aplūstošās zonās ar kabeļiem, kas nevienmēr atbilst standartiem, jo jāzina, ka vara cena ir strauji pieaugusi. Tāpēc mēs pieņemam, ka ir daudz vietu, kur tas ir alumīnijs. Un tātad alumīnija kābeļi ar vara kābeļu diametru, tas nepavisam nav tas pats. Un tādējādi elektromagnētiskie lauki noplūst. Gribam mēs to vai nē, plus viss, kas var būt visā kābeļa garumā un tā tālāk pirms nonākšanas apakšstacijā. Tad mēs tūkstošiem reižu pavairojām problēmas, kas mums bija lopkopiem un tā tālāk un tā joprojām. Tātad jums ir neticams veselības apdraudējums, jums ir pulsējošais infraskaņas jautājums, par kuru mēs zinām, ka analīzes ir pierādītas Vācijā un citur, jo mums tagad ir pieredze ar dažām pionieru valstīm, vai ne? Vācu ārsti bija izplatījuši starptautisku brīdinājumu, sakot stop vēja enerģijai. Tie dakteri bija sapulcējušies 1500, tā vienkārši uzspjāja. Tātad sirds muskuļi, kas novacos 7 reizes ātrāk, pakļauti pulsējošai infraskaņai, bet jūs lasāt dokumentus, kuros jūs dažreiz atbilda ministru pilnvarotie, dažreiz prefekti, sakot, ka nav nekāda problēma, Piželona kungs, jūs vendrīz vai melojat. Nevelciet paralēlis ar bērnu vēzi. Man ir vēstules, atbildes, bet tie ir cilvēki, kuri būtu jāsauc pie tiesas agrāk vai vēlāk, jo viņi ir informēti. Neveiciet pētījumus, ļaujiet tam notikt, nerunājiet muļķības. Atvainojiet infraskaņu, mēs analizējam skaņas, nevis infraskaņu. Mēs visi zinām, ka jāanalizē tas, kas ir zem 20 herciem. Kad skatāmies starptautiskā mērogā brīdinājumu amerikāņu lietas, tas pats Amerikas armijā jūs varat tur pasmelties informāciju. Viņi gadiem ilgi strādājuši pie infraskaņas ietekmes un tā tālāk un tā joprojām. Mūsu uzskata par muļķiem log. Mūsu uzskata par muļķiem. Tāpēc es tagad atkal versīšos Eiropas parlamentā, bet tas, kas tur notiek, ir katastrofāli katastrofa. Jums saka, cilvēki, kas dzīvo vēja turbīnām, tas ir tāpēc, ka viņam pateica, ka tas nav labi, tāpēc viņi jūtas slimi. Tas ir pasakaini. Tad es teicu, jā, govis arī ir izlasījuši grāmatu un redzējuši televīzijā, tāpēc tās paliek slimas, bet vissliktākais ir bērni ar Aspergera sindromu. Es satiku cilvēks nejaušības dēļ vai dzīves lielās grāmatas dēļ, kā jau teicu. Un kāds vīrs man teica, zini, tu mans bērns ir slims, viņam ir Aspergera sindroms. Kad es devos uz Somas pusi, es nesapratu, kāpēc mans puika, kad aizveda viņu makšķerēt, viņš kļuva nevaldāms, viņš kliedza no sāpēm un tā tālāk. Vajadzēja 2 vai 3 reizes, lai saprastu, ka katru reizi, kad viņš bija netālu no vējparka, viņš neko nespēja izturēt. Un pēc tam man izdevās atrast vēstules, kurās sieviešu grupas mātes rakstīja Segolēnai Rojālē, lai viņai teiktu, kundze, mums ir problēma, mēs vairs nevaram vest savus bērnus uz laukiem, kur ir vēja turbīnas. Centri, kas apvienoja visus šos bērnus un rīkoja izbraukums dabā, bija spiesti meklēt departamentus, kuros nebija vēja turbīnu. Un jums skaidro, ka tas ir placebo, ka tas viss ir tikai jūsu galvās. Un to visu jūs varat krāt. Bet pēc 20 gadiem tas viss sāk nogurdināt. Vismaz jūs esat vīlušies, redzot, kā mēs
Esmu rakstījis visiem deputātiem, visiem senatoriem, mēs dāvinājam grāmatas par. Un neviens nekustēs. Nē, bija daži atsevišķi gadījumi. Esmu redzējis dažus deputātus strādājumu asamblējā, bet tas bieži vien ir par ekonomiku, bieži vien par ko citu. Lūk, jā, tas izmaksāja 3000 miljardu, tas ir bezjēdzīgi, bet par pašu veselību nekā. Un nemaz nerunājot par miljoniem tonu. Esmu strādājis ar akadēmiķiem, kuri bija izveidojuši biedrības, kas nebija gluži slepenas, bet strādāja pie šādiem jautājumiem, katrs savā jomā. Bija viens, kurš ar mani sazinājās, viņš ir no Bretaņas, viņš bija strādājis pie vēja parkiem, klātā jūrā, par jūras ežu piesārņojumu, par to nevairošanos, tas iet ļoti tālu. Un kādu dienu viņš man teica, Klau, Edī, konsorcijas sanāca kopā, bet mēs vairs nestrādāsim pie vēja enerģijas. Tā jūs krājat. Cilvēkus, kurš sākotnēji bija gatavi ziņot par visu, kas notiek, bet tagad izjūt spiedienu, jo kādā brīdī attiecīgajam pētniekam tiks atņemts atbalsts un tā tālāk, un tā joprojām. Un kāpēc, jūsuprāt, viņš jums tā atbildēja? Viņš bija godīgs. Viņam jau bija vēzis nabagā. Man vairs nav ziņu, tāpēc pieļauju, ka viņa iespējams vairs nav šajā pasaulē. Un ka viņam šī situācija bija līdz kaklam. Lai gan mēs bijām cīnījušies, es viņu satiku savas cīņas laikā, jo viņš man bija retējis tīklos. Un viņš būtu gribējis turpināt pētījumus, izmantojot indikātorus par redzemi, metāla piesārņojumu un tā tālāk. Un pie šī šausminošā secinājuma, ko jūs izdarat, Ēdi, mēs varam pieskaitīt arī miljoniem tonu betona. Kas jau ir ieliets? Lūk, betons, es gribu teikt, betonu mēs esam redzējuši, tas ir visur, labi. Izņemot to, ka šis, ko mēs ieliekam zemē, paliks tur. Mēs nevarēsim izņemt. Bet tas, uz ko es koncentrējos, ir cilvēki, kas mirsta, dzīvnieki, kas mirsta. Tāpēc es pat vairs neiedziļinos tajā. Es nesen publicēju, ka Eiropas vēja turbīnas gadā nogalina 50 miljonus putnu. 50 miljonu. Bird Conservancy, viena no pasaulē lielākajām ornitoloģijas biedrībām, lēš, ka Amerikas Savienotajās valstīs vēja parki katru gadu nogalina vismaz 1 miljonu putnu. Tā ir atjauninājuši šos datus, jo pēdējie pētījumi tika veikti 2012. gadā. Zinātnieki toreiz lēsa, ka katru gadu ar vēja turbīnām saduras 360 000 putnu, taču kopš tā laika šī atjaunojamā enerģija ir piedzīvojusi milzīgu izaugsmi. Amerikas Savienotajās valstīs pieaugums ir vairāk nekā 47%, un šodien tur ir vairāk nekā 65 000 mastu. Tiek skaitīti arī bojājais gadījumi no strāvstriecienu vados, kas savieno parkus ar tīklu. Skaitlis vai 800 miljoni. Kuries nāk šis svertus? Vienkārši jāekstrapolē. Tas, ko BirdLife Spānija publicēja par Spāņas LPO, būtībā pirms 10 gadiem, pamatojoties uz Spānijas valdībai sagatavotajiem ziņojumiem, kurus tā nekad nepublicēja, bet kurus viņi ieguva, un tāpēc pētnieki Spānijā tajā laikā, pirms 10 gadiem, nevis šodien, lēsa 8 miljonus putnu. Lielākais daudzums ir sikspārņi, bet īsumā. Kāds ornitologs pētnieks Vācijā bija aprēķinājis, ka uz megavatu tie bija aptuveni 4 miljoni Vācijā. Šodien tie drīzāk ir vēl 10 vai 20 miljoni. Pieskaitiet 20 miljonus Francijā, 20 miljonus Spānijā, 20 miljonus Vācijā. Un tie vēl nebija atkrastes parki. Atkrastes parki ir katastrofa. Putni pamanā mazāko gaismu. Naktī viņi tajos ietriecās. Mašīnas, kas griež 300 km/h. Tātad fauna, vai tās būtu kājas, visi zīriņi un tā tālāk. Ir pat vietas, kur esmu saticis ekologus, kur man teica, ka personālam, kas veic apkopi atkrastes vēja parkos, ir aizliegts ņemt līdzi mobīlos tālruņus, lai nevarētu fotografēt. Un vēja turbīnas man ķīti raksta atkrastes vēja turbīnas ir tās, kurās ir visvairāk redzama metālu. Tātad kā ir ar ziviem? Esmu veicis analīzi dažiem vēžveidīgajiem, bet vajadzētu varēt paņemt paraugus ap vēja parkiem. Jo arī tur mīdijas, austeres, tās viss uzsūc, vai ne? Tātad, kur tas viss paliek? Tas ir neticami. Mēs saskaramies ar piesārņojumu. Vispārēji redzam metāla piesārņojumu, nanodaliņas ir visur. Tāpēc tagad es pieprasu veikt analīzes žurkām, lai pierādītu, vai tas ir vai nav. Bet tikmēr es neesmu pārliecināts, ka tiem nabaga cilvēkiem, kur dzīvo ap vēja parku, elpot un ēst dārzeņus ar redzeņu metālu garšu, ir ļoti veselīgi. Jo, kad viņi ēd savus salātus, kad viņi ēd savus kāpotus un dārzeņus, tie visi ir apkaisīti ar redzeņu metāliem.
Un es nemaz nerunāju par eļļām, jo nabaga kundze nomazgā logus, bet nākamajā nedēļā viss tek, var redzēt, ka viss ir taukains. Tās ir eļļas, kas nāk no mašīnas, tās acīm redzot nav īpaši lietojams uzturā. Bet par to visu nevienam nav nekādas daļas, nevienam nerūp. Šiem cilvēkiem visam ir diagnosticēta elektrosensitivitāte. Analīzi pasūtīja prefekts, diagnozi uzstādīja Nantes Universitātes slimnīca, bet tam visam vienkārši uzspļauja. Jūs esat elektrosensitīvs, kungs? Jā, labi, turpinam tālāk. Un mašīna turpina griezties, ražot, un nekas netiek mainīts. Jums atliek tikai visu pārdot un doties prom. Lūk, tāpēc es jums pārsūtīšu visas šīs Eiropas vēstules. Lūk, Loāras Atlantijas prefekta atbildi ir vienkārši prātam neaptverama, tas ir neticami. Būtībā viņš saka, jā, ir problēmas, bet mēs nezinām, no kurienes tās rodas. Problēmas ir, bet mēs nezinām, no kurienes tās rodas. Bet nepārspīlējiet arī par bērniem citur, nejauciet visu kopā, vai ne? Un tā ir ar visu. Tāpēc šodien es turpinu cīņu, mēs veiksim citas analīzes, jo man vēl ir izdevies savākt nedaudz putekļu. Problēma ir izmaksas. Viena analīze maksā 600 eiro. Tai kundzei, šiem nabaga cilvēkiem vairs nav naudas. Mēs visur meklējam labdarus. Kā lai mēs rīkojamies? Ko lai dara? Vai šodien nebūtu prātīgi prasīt, lai rūpnieks, kurš kļūst pasakaini bagāts, samaksā, un lai pierāda, ka tas nav viņš, kurš piesārņo un padara cilvēkus slimus? Piesardzības princips mēs esam tie, kas par to maksā, un tas nav cilvēkiem. Tā ir apsūdzētāja lomamāja. Tieši tā. Un, kad es pārlasu Eiropas parlamenta atbildes par jaunajām direktīvām, kas tur ir, tās pilnībā uz to attiec. Šodien vajadzētu, lai advokāti izmantotu šo ceļu, lai piespiestu. Viņi gaida tikai vienu, ka es viņus visu redzu, ja? Viņi aiziet viens pēc otra. Trušu audzēt, tavs kazu audzēt, tavs vistas, un viss tiek iznīcināts. Un nabaga vīri paliek pavisam vieni, bez aizstāvības. Kad viņi ir izputināti, viņi atkal kļūst par laukstrādniekiem citā saimniecībā, vai arī pēc tam, viņi beidz savus gaitas, lūk, pavisam vieni. Tas ir, tad vēlāk es atradu lauksaimnieku arotbiedrību, kas beigās iesaistījās, jo starp paziņām bija atradis audzētājs vai ļoti jauks dāmas. Tā kā tagad bieži vien tieši sievietes ir tās visaktīvākās cīņā, jāsaka tā, dodoties cīņā. Un tāpēc mums izdevās nedaudz mainīt tendenci, bet man šķiet, ka tas joprojām ir par maz. Tas nav vispārīgi. Lauksaimniecības pasaule tiek jau tādā postā, tāpēc, ka viņi vairs nevar izdzīvot no savas produkcijas, ka tagad absolūtā zeme ir vēja enerģija un saules paneļi. Tieši tā. Un vēl piedevām ar to tukšvārdību, kas ir ekoloģijas tukšvārdība, tas ir prātam neaptverami, es gribu teikt. Jums tur saliet redzami metālus, visādus mēsus, apakšā palaiž avis, kas noiet trīs zāles stiebrus, un tas viss tikai tāpēc, ka tas labi izskatījās, lai bīdītu lietu prefektūrā, reģionā, un visi met uz šo tēmu. Tā vietā, lai lauzītu galvu par to, kā mēs uzturēsim savus lauksaimniekus, kā mēs saglabāsim savu pārtiks neatkarību. Nē, mēs visi kļūsim par enerģijas ražotājiem, tādas enerģijas, kas mums nav vajadzīga, kas maksā milzu naudu, kas turpina palielināt Francijas parādu un mūsu atkarību. Lūk, ja jūs neko neredzat, es esmu saticis visus šos tipus, kuri bija labākie draudi ar rūpniekiem, ja? Vai pret kodolenerģiju, vai pret šo, vai pret to, vai arī citi, kurus nopērk, vai kuriem nav drosmes iet tālāk, jo tas prasa darbu. Man ir šie nabaga audzētāji, viņi ir tikušies ar deputātiem, bet ar vēlēšanu apgabalu deputātiem, kuri ir tuvi lielajiem namam Parīzē, ja? Un beigās viņi saprata, ka patiesībā, lai cik viņi tur klauvētu pie premjerministra galda un tā tālāk, arī viņi bija iemidzināti. Nekad nekas nebūs nekas. Nobeigumā, vai mums kādu dienu būs jāuzsāk krimināli procesi? Bet mans mērķis ir tieši tāds. Problēma ir tāda, ka šodien tiesas process maksā veselu bagātību, jo tas ir izveidots, lai izputinātu cilvēkus, lai viņi nekur nenonāktu. Tātad pētījums par Institūtu 95,000 eiro, pētījums par šeit 17,000 eiro un tā tālāk. Jūs sakrājat 80, 90 tūkstoši, 100 tūkstošus eiro nabaga lauksaimniekam, kurš jau tā ir izputināts. Jā. Mērķis ir tāds, lai analīzes pienāktu, ekspertīzes tiktu veiktas. Tāpēc šeit ir jābūt ārkārtīgi pedantiskiem šajā jautājumā.
Tāpēc es pastāvīgi sadarbojos ar viņiem un viņu advokātiem, sniedzot viņiem: neizmirstiet to, neizmirstiet šo, neizmirstiet par zemēm, neizmirstiet to un šito. Par bifenolu arī varam parunāt, jā, vēja turbīnu lāpstiņu bifenols, kas izdalās un piesārņo. Es to visu sūtu, mērķis ir savākt pietiekami daudz pierādījumu, lai pēc tam vērstos krimināltiesā. Jo mēs gribējām vērsties Republikas tieslietu tiesā. Diemžēl advokāts, kuru bijām nolīguši, tīši vai nē, bija aizmirsis palūgt lauksaimnieces parakstu. Jūs ieliekat tajā visu savu enerģiju, bet tieslietu tiesa noraidīja lietu. Tāpēc tagad tā ir krimināla lieta. Nav citu risinājumu, kā vien kādu dienu nonākt uz krimināla tiesai. Jo par visu, ko mēs krājam, ko esam sagatavojuši un uzrakstījuši, viņi visi zināja, vai ne? Atbildīgie, bet nevainīgie. Tas kādu laiku iet cauri, bet pietiek. Viņi visi ir informēti. Jo katru revizijas vēstulēs rakstu par redzēm metāliem, elektromagnētiskajiem laukiem, slimībām, mirstību un tā tālāk. Sākot no Segolēnas Royāls, beidzot ar visiem ministriem, visiem premjerministriem. Man ir Makrona atbildes, man ir visu atbildes. Es tās zinu, esmu politikā 20 gadus, es tās zinu, tās vieglās frāzes, es nodošu savam ministram, kurš es iedošu, jā, protams, kungs, iemidzināt, ļaut visam ritēt savu gaitu, izšķīdināt. Ziniet, ir viens vārds, ko esmu paturējis prātā, kopš esmu tajā visā iekšā, un ko nesen atradu savos lasījumos pirms jūsu ierašanās. Tas ir vārds agnatoloģija, nezināšanas kults. Nezināšanas kults. Tas radās Amerikas Savienotajās valstīs kopā ar tabaks ražotājiem. Šis vārds parādījās, kad tabaks ražotāji sanāca kopā, lai noslēptu vienīgo analīzi vai zinātnisko pētījumu, kas grasījās nākt klajā un pierādīja, ka tabaka ir kaitīga plaušām un pastāv vēža risks. Kad viņi to uzzināja, viņi nopirka 10 vai 20 citas analīzes par miljoniem no slaveniem zinātniekiem, jā, nekādu problēmu. Viņi maksāja cilvēkiem miljonus. Jūs sagatavojat pētījumus, kuros teiks, ka tas ir labi veselībai, un nabaga cilvēki, mēs turpinājām pārdot cigaretes uz nebēdu. Un tagad jūs to pašu redzat situācijā ar vēja enerģiju. Jums joprojām ir cilvēki ANS, valsts iestādes, ko jums pasniedz kā augstākā autoritāte, bet patiesībā tiek jaukta pēdas. Mēs nezinām, mēs neatrodam. Un ražotāji turpina stāstīt savas pasakas. Es jums saku, vienīgā atbilde, kas ir visinteresantāka, ir Pompila kundzes atbilde. Pompila kundze ir vienīgā, kas man sniedz, es gribētu teikt, svaigu gaisa malku. Sakot, Klau, tu nekļūties. Man ir vēl daži citi, kurus nevar nosaukt, jo nācās vērsties ļoti augstu un pa ceļiem, kas nav gluži oficiāli, lai uzzinātu, ka patiesībā mēs nekļūdāmies. Ir lietas, kas atrodas pašā augšā, pie ļoti ietekmīgiem cilvēkiem. Viņi saka, ka ir kāds ārkārtīgi jutīgs jautājums, kuram viņi šobrīd sāk pievērst uzmanību. Nezinu, vai tas ir tieši šis, bet es jūtu, ka tur kaut kas ir. Un viņi visi par to zina. Redzēsim. Paldies, Edī, liels paldies!